Ja zemnieks labi saimnieko, viņam daudz produkcijas rodas, bet ja mednieks labi saimnieko, mežā daudz dzīvnieku dzīvo. Un dzīvnieki dara skādi tam pašam zemniekam. Ir Latvijā vietas, kur mežacūku mežā ir vairāk nekā laucinieku mežam apkārt dzīvo. Gundars Reders no Vidzemes. Gleznaina vieta, Vestienas pagasts pie Ērgļiem. Taču vietējiem tā nav nekāda idille. Tas ir viens no Latvijas karstākajiem punktiem. Uzmanību uzbrūk mežacūkas. Nu jau gadiem mežacūks nāk un posta apkārtējo zemnieku laukus. Tās savairojušās no cilvēkiem nebaidās, par to zemnieku raksta sūdzības pagastam, mežniecībai, medijiem, taču nekas nemainās. Mans ierocis, ar ko es varu aizbiedēt mežacūkas, ka es redzu, es atvēzējos un māju. Citam lielsaimniekam vēl jaudīgāks trokšņu taisītājs – gāzes lielgabals. Nu, ko mežacūks? Ko? Pie pakaļas. Ko jūs esat izmēģinājuši pret tām mežacūkām? Visu. Pat nokauju vasarā cūku un apvilku riņķī zarnas. Jā, uz 1 mēnesi, kamēr neuzlija lietus. Tā bija miers. Pēc tam atkal sākās. Izmēģināti ir visi tā saucamie atbaidīšanas līdzekļi, elektriskais gans, lupatas, radio, suns. Pats esmu mēģinājis rīdīt suni virsū un dzīt ārā, un pats esmu mutis prom no sava dārza, un mežacūkas skrien pakaļ. Te patās roka, šī te patās roka. Te, kur, viss otrā pusīte. Viņas roka viss riņķī. Jūs zināt, ko nozīmē iet pa cūku arumiem? Tas nozīmē kāju līdz celim bedrē. Ēriks un Marija Veibi apsaimnieko ap 200 hektāru zemes. Mežacūku dēļ atteikušies no sakņaugiem, palikuši govis, taču arī tām barības smalcinātāji nonāk cūku uzceltie akmeņi un velēnas. Šitais viss ir pacelts augšā, tie činkuri, kur mēs gājām. Viņi tiek sagraizīti gabaliņos, un no šitā visas zemes iet govīm kuņģos. No lauka līdznāšanas atgriežas traktors. Ir jau vietas, kur ir tādi rakumi, ka tur knapi var uz priekšu pabraukt. Darīs pašu met ārā. Zemnieku sašutums veltīts mednieku biedrībai Driāde. Tā ir viena no lielākajām valstī apsaimnieko ap 13 000 hektāru mežu. Vai tiešām viena elitāra saujiņa drīkst ņirgāties par veselu pagastu? Nu labi, es nevienam nepatīk. Neesmu nekāds piečuks, kas visiem patīk. Teiksim tā. Gunta Cunska ar lepnumu izrāda saimniecību, te medījuši lieli vīri, citu valstu vēstnieki, politiķi un šauj te ne tikai pa dzīvu mērķi, te trenējas valsts policijas darbinieku un notiek starptautiskas sacensības šaušanā pa kustību mērķi. Te aug aļņi, brieži, mufloni, fazāni un meža pīles. Te man smuki brieži, te man sastādīts lapeglis. Un kas ir interesanti, gan brieži, gan stirnām, viņi ir kā uzburti uz rekur brieži. Beidzot sastopam arī mežacūku. Tā ir būrija un tāpēc nekaitīga. Kas te tur atnest? Lapiņas svaigas atnestas. Jā. Es neko tev neatnesu. Piedod. Par tām cūkām, kas posta zemnieku laukus, Cunska saka vienkārši. Ļaujiet mums tur medīt, tad medīsim. Kā es varu zināt, kas tur pie viņa 100 hektāros dzīvo, ja tur es kāju nedrīkst spert? Ja tev skaidrā latviešu valodā pasaka, nāks iekšā, ar dakšāmies virsū, vai šaus nost, vai kā? Centrā taču jau iet cūkas iekšā un roka. Centrā, pie jaunajām mājām. Ir cilvēki, kas ir nesīju redzējuši, čupakabru redzējuši, pie attiecīgas kondīcijas, varbūt arī daudz mazu baltu grauzēju redzējuši. Ja? Tās jau atkal būs vairāk tā. Laikam tādas pilsētas leģendas. Druvās ierodas mežniecības pārstāvi, kas atveduši aktu par konstatētajiem mežacūku postījumiem. Taču pārstāvi tikai plāta rokas, kad jautājumu, ko mežniecība, kam administratīvi jākontrolē mednieku saimniecības, darījusi, lai situāciju, kas gadiem samilzus, normalizētu. Viņiem nesot resursu. Mēs piedāvājam Driādai nopirkt saldētavu un
katras nošautās cūkas asti ielikt saldētavā un saskaitīsim, vai tā licence ir atšauta, vai viņa vienkārši pie galda ir norakstīta. Saprotiet, kādreiz jau darbojās ļoti vienkārši. Visas medības nevarēja notikt bez valsts meža dienesta sardzes pārstāvju dalības piedalīšanās. Ja? Tad bija labi tas, bet mūsu kapacitāte ir stipri samazināta. Vispār mežniekiem tiek no abām pusēm. Zemnieki pārmet uzraugiem, ka tie atklāti lobē ietekmīgos medniekus, savukārt mednieki nespēja cīnīties ar malu medniekiem. Viena no iespējām, ko piedāvās vietējā vara Saeimai, mainīt pašreizējo medību likumu, kas ļautu zemniekam legāli aizstāvēt savus īpašumus ar bisi rokās. Lai medītu meža cūku, būtu jādod šāda regulācija likuma, kas pašvaldības arī uz Saeimu ir iesniegušas. Teiksim, 1000 hektāru ieliktu komatiņu, kā arī uz postījuma akta pamata, kā galējo līdzekli, ja veikti atbaidīšanas pasākumi. Manuprāt, tas ir tas moments, kas derētu Veibas kundzei, Buķeļa kungam un arī noņemtu sociālo spriedzi, jo zemniekam būtu iespējas pašam sevi aizstāvēt. Pret šādiem grozījumiem kategoriski iebilst mednieki, kas sakās aizstāvam savvaļas dzīvnieku intereses. Lauksaimniekiem šis te meža dzīvnieks šobrīd ļoti bieži ir tāds indīgs kukainis, kas ir jānospiež. Un vienīgais aizsardzības pasākums, ko šobrīd zemnieks uzskaita par labu esam, ir dzīvnieka fiziska iznīcināšana. Un pie tam viņi jāizdara efektīvi. Tātad jūs tur sivēnus šaujiet, kādas muļķības jums ir jānošauj tā maķka, ja? Lielā cūku māte gan jau sivēni pašreiz ir bojā. Par likuma izmaiņām vēl būs karstas diskusijas. Vispār te iet karsti. Zemnieki tiesā gatavojas prasīt kompensācijas par it kā viltotiem zemes nomas līgumiem, medību vajadzībām, citus tiesā par nelikumīgu ieroču glabāšanu. Šeit pastāv divas pilnīgi pretējas puses, ja? Tātad nostādīta lauksaimniecība un nostādīta medību saimniecība. Abi divi viņi ir biznesa veidi. Kopā nekādīgi viņi nesadara. Taču ko darīt zemniekam, kas šeit saimnieko jau 5. paudzē? Nu ko? Nepatīk nedzīvo. Dod un brauc prom. Jā. Vienkārša lieta. Tā jau daudziem kaimiņienei pat ar vai kam tev tā zeme vajadzīga? Bet ja es esmu te dzimis un audzis, atvainu. Kur es skriešu vairs? Vairs nekā nav palicis. Cilvēki vienkārši vairs netic. Priekš cūkām taču nav jēgas iet un strādāt.